Pie šīs situācijas, protams, kad ir jautājumi, kur ir svarīgas partnerības meklējumos, mēs pazaudēsim daļu efektivitātes, savukārt tur, kur būs svarīgāka efektivitāte, mēs būsim spiesti pazaudēt daļu partnerības. Un te ir jāatrod tas optimālais konsens. Funkcija audits var būt vienkārši garants, kas veicina vārīšanos. Lēmumu pieņemšana mums daudzos gadījumos ir šajā politiskajā līmenī iestrēgus, jo nav iespējams panākt politisko vienošanos par vienu atstāju esošo situāciju, jo tā ir mierīgāk. Iespējams, par tām lietām, kurām mēs nevaram vienoties, mēs viņus noliekam malā, bet iespējams vēl iznāk arī kādi citi jautājumi, par kuriem ir vērts nākotnē strādāt, kas ir daudz ietekmīgāk uz to kopējo maciņu gan uzņēmējiem, gan arī valsts pārvaldē. Un tieši tāpēc mēs arī šodien nācām ar tiem krekliņiem, kad lēmumu nepieņemšana ir lēmumu pieņemšana, bet līdz ar to tā ir lēmumu pieņemšana par labu birokrātijai. Un tāpēc mēs sakam nē birokrātijai. Izvēlēties prioritātes, skaidri uzstādīt šos te uzdevumus un atteikties no tām liekajām, nesvarīgajām lietām, ko ikdienā mēs darām. E-pārvalde kopā ar to vienas pieturas aģentūras principu ir izšķiroši svarīgs, lai mēs paspētu norēģēt. Proti, mēs pārbaudīsim un pētīsim tās rekomendācijas, kas ir izteiktas audita ziņojumā. Tāpat būs, es ceru, papildus argumentācija pamatojumi jau izteiktajiem viedokļiem. Šajās diskusijās arī varētu dzimt labas domas par to, kādas, ja ne izskatīsies visas kopējās valsts nākamā desmitgada, tad vismaz iezīmēt precīzi nozares nākamo desmitgadu. To novēlot, es jums vēlu ražīgas diskusijas. Faktiski pats sāpīgākais jautājums būvniecībā joprojām ir iepirkuma procedūras un godīga konkurence. Ka pasūtītāja kompetence ir pilnīgi nepietiekoša. Un pasūtītājs ir gluži vienkārši jāapmāc vai jāizvirz viņam noteikts prasības. Zemākās cenas ierobežojumi. Zemākā cena var eksistēt, un dažos gadījumos tā ir arī jāeksistē, bet ir nepieciešami ierobežojumi. Tas ir būvnormatīvs 201, ierobežo koka ēku, koku materiālu izmantošanu būvniecībā. Tajā laikā, kad Austrijā, Norvēģijā būvē no koka 6 stāvu, 12 stāvu mājas, ar perfektu ugunsdrošību, Latvija šo procedūru ierobežo arvien vairāk, tādējādi atņemot savai ekonomikai ļoti būtiski elementi. Bet ja kaut 2/3 no tā, par ko mēs te vienojamies, vēl šogad varētu tikt pieņemts, nākošgad mēs būtu drusku bagātāki. Par e-muitu un e-lietu risinājumu muitas jautājumos, radot iespēju, kad uzņēmēji var izmantot e-muitu 24 stundas diennaktī. Viedoklis ir, protams, kontrolē ir vajadzīga un kontrole noteiktā apjomā ir pat laba priekš nozares. Un kad vajadzētu saprast, ka ja mēs gribam kaut ko valstī mainīt, nevienmēr tās vēlmes, ko izvirza politikas veidotājs, atspoguļojas sabiedrības uzvedībā. Kas tad ir kontrole un kas tad ir sots? Kas sots un kontrole, tas ir, lai novērstu pārkāpumu, nevis, lai iekasētu budžetā papildus līdzekļus. Pēdējo gadu laikā, iespējams tās ekonomiskās krīzes laikā, tomēr ir panākta ievērojama saprašanās starp kontrolējošām institūcijām un tiem, teiksim, darītājiem, naudas pelnītājiem, īstajiem,
Otra lieta, ka tie ekscesi, principā tie tomēr ir individuāli un nevis sistemātiski attiecībā uz sadarbību, kontrolēm, nepilnībām visā šajā lietā un arī faktiski uzdevums ministrijām, kas gatavo normatīvos aktus un tam līdzīgi, nevis klausīties individuālus sūdzībniekus, bet viņus pēc iespējas varbūt ar attiecīgi regulāciju pārbīdīt, ka tie tomēr visi šie priekšlikumi jāizvirs caur profesionālām organizācijām, nevalstiskām organizācijām un jānāk ar kādu kopīgu viedokli. Vienojāmies, ka vienkāršot pakalpojumu saņemšanu un noteikti vienas aģentūras principu ietekmes uz vidu novērtējumu saņemšanai ir atbalstāms. Runājot par dabas resursu nodokļu administrēšanu, vienojāmies, ka ir atbalstām visnotaļ priekšlikumi, kas tika ietverti jau auditā, priekšlikumu par nepieciešamību pārskatīt dabas resursu nodokļu administrēšanu un normatīvo regulējumu, kā arī paredzēt, ka uzņēmums var patstāvīgi veikt arī daļēju iepakojumu reģenerāciju un iesniegt informāciju un grāmatvedības dokumentu iepakojumu apsaimniekošanas organizācijām. Tātad izglītības iestādes darba kvalitātes paaugstināšana, citējot Mariju Golubevu, skola ir demokrātiskas izglītības praktiķu kopiena, nevis birokrātiska izglītības iestāde. Vērtējot izglītības kvalitāti un nosakot kādus standartus, mēs orientējamies uz procesu un ne tik daudz rezultātu. Daudzas iestādes ir jau veikušas izmaiņas, un šeit es gribu paslavēt Veselības inspekciju, kuras regulāri jau piesaucu, kurā ārkārtīgi ātri reaģēja uz funkciju auditā konstatētajām problēmām un jau ir veikusi izmaiņas, jau ir sazinājusies ar izglītības iestādēm. Lai turpinātu šo diskusiju par to, kā mēs lēmumus un diskusiju rezultātus varam iedzīvināt un pieņemt ļoti konkrētus darba plānus un lai arī politiķi sadzirdētu, es aicināšu pie diskusiju paneļa galda šoreiz Elīnu Egli no Latvijas darbadevēju konfederācijas. Tā, Rasma Pīpiķa, es redzēju, ir ieradusies. Jā, arī varat ieņemt droši vietu pie galda. Un Klapkalne no ziņu aģentūras Leta. Daniels Pavļuts no Svetbanka. Ringolds Benerovičs no Labklājības ministrijas. Juris Pūce no Ekonomikas ministrijas. Guntis Puķītis no Vides ministrijas. Inta Rozenšteina no Satiksmes ministrijas. Juris Stinka no Finanšu ministrijas. Jānis Šnora no Zemkopības ministrijas. Jānis Gaigals no Izglītības un zinātnes ministrijas. Baiba Petersona no Valsts kancelējas. Andris Jegorovs no Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmuma asociācijas. Valds Birkaps no Būvniecības attīstības strateģiskās partnerības. Kalvis Vītoliņš no Latvijas loģistikas asociācijas. Un visbeidzot, Jānis Naglis no Latvijas viesnīcu restorānu asociācijas. Svarīgāks nevis tas process kontrolēšanas, bet tas gala rezultāts, ko mēs panākam, un uz to arī caur šo te prizmu jāskatās visu šo institūtu darbība. Kā no vārdiem pāriet pie darbiem? Tas ir tāds pirmais solis uz tādu pamatīgi labu sadarbību, kurā pašlaik ir uzņēmēji un ierēģi, bet trūkst vēl viens būtisks sadaļas, kas ir politiķi. Cilvēki izšķir visu. Tātad jāmotivē ir cilvēkus darboties vēlamajā veidā. Un šis ir jautājums par to, kā motivēt. Visi runā par valsts pārvaldes samazināšanu, protams, to vajag. Diemžēl funkciju skaits mums nav samazinājies. Stipri izvērtējot, ir taisnība, ir pieaudzis saistībā ar Eiropas lietām, it īpaši, jā. Tā ir taisnība. Tas ir jautājums, kas ir jārisina arī turpmāk. Mums trūkst pārmaiņu vadītāju. Tas normatīvu aktu apjoms ir tik milzīgs, ka jābūt pilnīgi skaidram, ka neviens iedzīvotājs un neviens uzņēmējs Latvijā nekad to nevarēs pārvaldīt. Un tā pašā laikā nevajag iedomāties, ka to visu var novienkāršot tik tālu, ka tas būs 3 lapas pušu, teiksim, kaut kāds likums par visu ko. Tā nekad nebūs. Tas arī ir skaidrs. Bet ir vajadzīgs, lai būtu nedaudz cilvēki, teiksim, katrā pašvaldībā vai pagastu pārvaldē, kuri zinātu, kā strādā valsts aparāts, kurš likums un kurš normatīvais akts ar ko ir saistīts. Katru reizi, kad viņš iet kaut kādu vienalga, kur iestādi kā dokumentu iesniegt, viņam ir tāda sajūta, ka
tie cilvēki, kas tur ir atnākuši kā klienti, raugās uz to ierēdni, kā to, kas viņu apgrūtina. Un tas ierēdnis raugās uz tiem cilvēkiem, kā uz tādu, kas viņu apgrūtina. Ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, kurš tur tiešām ir, vismaz puse ir nākus no uzņēmēja puses šie te priekšlikumi, idejas. Valstī kā darba devējiem jāievēro 2 principus savā darbā, ir tas burkānu un pātegas princips. Nevar būt tikai burkānu, tikai pātegas. Mēs varam daudzas lietas arī samērot. Cik tā mana sāpe ir reāli būtiska attiecībā varbūt pret citu sāpi. Ir gana sarežģīta. Mēs runājam par struktūra fondu apgūvu. Man joprojām ir pārliecība, ka ir jāpārskata arī nozara ministriju loma un ministriju atbildību lēmumu pieņemšanu attiecībā par nozarei uzticētiem struktūra fondiem. Ideja mērķi nospraustam, arī mēs runājam par publisko pārvaldi. Un šeit, kas mums parādījās, e-pakalpojumu pieejamība, tātad procentuālā, vispārējie valdības izdevumi, tātad cik mēs par to varam atļauties, ko mēs darām, un vispārējās valdības sektorā nodarbināto īpatsvars no kopējā iedzīvotāja skaita. Un tie ir tie mērķi, kuriem mums vajadzētu acīm redzot arī koncentrēties, tad, kad mēs katrs savā nozarē darām to savu darbu. Mēs te visi tādi forši, labi, sakarīgi cilvēki. Kāpēc mums tā neiet? Iespējams, vieni cilvēki var izdarīt secinājumus, kādas reformas ir nepieciešams. Tomēr ir jābūt citiem cilvēkiem, kas šīs reformas īsteno. Eiropas Savienības ideja līdzfinansējot un finansējot lietas Latvijā pamatā ir nodrošināt ilgtspēju un nākotnē labāku dzīvi. Ilgtspēju nodrošinās šeit uz vietas esoši mūsu cilvēki, kas būs gan apmācīti, gan motivēti, gan gribēs šeit tālāk dzīvot un strādāt. Runājot par cilvēku resursu vārdiem, ja ir koka zirdziņi, tad viņi iespējams nekad nebūs mustangi. Un tātad mums ir nepieciešams tādi cilvēki, kas ir spējīgi pieņemt lēmumus attiecībā uz reformām un tiešām tās īstenot. Krīze mums ir pati par sevi piedāvājusi fundamentālus apmācības, kuru ietvaros mēs ļoti esam izauguši. Mēs paši atzīstam, ka labāk mākam runāties, labāk viens otru dzirdēt un visu to pārējo, bet šobrīd ir ļoti augsts atvērts risks, ka šie krīzes izmācītie cilvēki pēc krīzes no publiskā sektora aizies. Ko no šī lēmuma iegūs uzņēmējs un ko iegūs valsts? Jo es kā pašvaldības vadītājs varu teikt tā, ka man bieži vien ir vilšanās, kad visur izskan tas jēdziens, mēs cīnamies, ar kaut ko cīnamies, un tad rodās tas jautājums, par ko mēs cīnamies, un vai mēs visi vienādi domājam valstiski. Bet jūs jau atceraties to stāstu, beigās jau izrādījās, ka Laimes Lācis tiešām arī ieradās, izrādījās, ka jāstrādā tomēr bija pašiem. Un lāpsts bija jāņem un jāmēž, un kūts jātīra, un sniegs jārok, un jumti jālāp, un tā tālāk. Un atpalika atmiņā Japānas uzstādījums. Varbūt nocitēšu nevisai precīzi, bet pamatdoma bija tāda, ka uz attīstību vērsts regulējums un arī acīm redzot investīcijas. Visādi var būt ar sociāliem budžetiem un ar kādiem, bet man liekas, ka tā viena lieta ir, ka par tām lietām var runāt tad, ja par nodokļu maksātāju mūsu visu naudu netiek finansētas bezjēdzīgas darbības vai darbības, kuras vēl vairāk, kuras ir kaitīgas un kuras mazina to iespēju ražot, pelnīt, attīstīt un tam līdzīgi. Uzticības krīze, ierēģu bailes, pārlieku liels perfekcionisms, pārmaiņu vadītāji, mazgāt esošo bērnu vai taisīt jaunu, koka zirdziņi vai mustangi, ierēdniecības jaunā paudze, rezultāts pret procesu, ne birokrātijai. Mēs varētu atcerēties šīs tēzes, kaut kur viņas pierakstīt un paskatīties, vai nākamgad mēs runāt tieši tādiem pašiem vārdiem, vai kāda aforismi būs nākuši klāt.